Šodien līmēsim izplatērētas vai izgrieztas uzlīmes uz stikla. Tātad, ko mums vajag priekš līmēšanas? Mums vajag, ja esam viena papīra skoču, depo karti vai kādu citu karti, spirtu, stikla tīrīšanai, šķēres, nazi un arī to, ko līmēsim. Ja? Kas ir izplatērēts tā kā pa vienam. Ja? Buta ir izgriezta bez caurspīdīga fona, teiksim tā. Nu, protams, salvetes un centimetru mēru parādīsim, kā to darīt. Tā, notīram stiklu. Jo pat, ja izskatās tīrs, bieži vien viņš vienkārši ir tāpat netīrs. Var redzēt, ka melns stāv priekšā. Ja izmanto skoču, ja ir viens, tas attais maz gabaliņus tādus. Pēc tam paņemt. Un pieņemsim līmēsim šādi. Varam tagad kaut kur pa vidu pielikt šeit, lai stāv. Un tagad mums vajag iecentrēt, ja? Varam vienu pielikt klāt uzreiz. Bet tikai pie stikla ne. Un tad es mēru tā, lai būtu vienādi pret augšu. Man tad bišķi pietrūkstās. Bet skatās, lai būtu vienādi, līdz regulēju. Un tā kā noregulēju augstāko vietu, ja? Tad es lieku klātī. Ņemam šķēres, bet pirms tam mēs viņu tā kā izspiežam, lai viņš turās labi klāt. Skatāmies, ņemam nost. Ok, forši ņemās nost, bez skatībā. Te viņu var pielīmēt. Mums nogriežam nost. Nogriežam nost šo tā. Tā, šo liekam nost. Ņemam depo karti. Skatos, kad viss joprojām te taisn, nav nekas izkustējies. Un lēnām to depo karti. Pa pišķiņam, soli pa solītim, šito mazliet pieturot uz augšu. Un lēnām uz priekšu, spiežu. Tagad arī varam ņemt nost. Atkal, lai viņš pielīp klāt. Tagad ņemam nost. Okay. Un atkal šito turam, te viss ir pielīps klāt. Turam stingri, lai viņš neizskatās uz augšu uz leju, bet lai viņš būtu taisni, ja? Un atkal karti, lēni. Tā, vēlreiz riziet cauri visam. Un pēc tam ņemam nost, lēnām arī, lai nekas nesaplīs, varbūt kaut kas nepielips kā vajag. Bet pastīties, ja nav kaut kādi burbuliši trāpījušies. Sliktākā gadījumā vai no ar adatu, vai pašu šeit, vai arī pašu maliņu. Var viņu, teiksim, iedurt, ja kāds gadās izspiest, bet vēlams, lai negadās. Tā, viss gatavs.